Tātad mani sauc Aigars, jūs esat BeSafe Latvija YouTube kanālā par darba aizsardzības jautājumiem, un šodien tātad mēs iznomājam vai pērkam trepes virs 1,5 metriem. Tam ir liela uzstādījuma, tātad kāpēc 1,5 metri ir Latvijas likumdošana, tad mums klasificējās kā darbs augstumā. Tātad trepes, protams, mēs viņus iegādājamies, skatāmies, lai viņas atbilst mūsdienās, paskatāmies arī celtspēju, ja, jo ir tādas uz 120 kg, ir tādas uz 150 kg, ja, tad mums jārēķina, kāda ir mūsu darbinieki, ko mēs veiksim, un vēl arī jāiedod tāda rezervīta, ja, jo laika pa laikam, protams, kaut kas tiek salocīts, bišķiņi un tam līdzīgi, ja mums praktiski ir 120 kg trepes un cilvēks ir 120 kg, tad tiklīdz viņas ir sabojātas, tad automātiski viņas ir jānomaina. Ja? Tur ir lielāka celtspēja, tad mēs it kā varētu domāt, ka nu vēl tā pielaidīte mums ir, ja, un to. Tāpatās mums ir vajadzīga šī lietošanas instrukcija, lai gan tur izlasīt daudzas lietas un arī pie reizes izstrādāt šo te pārbaudas protokolu, ja, kādā veidā šīs te trepes mums ir jāpārbauda vai jābrāķē, ja, tajā brīdī, kad ir noteikti sabojājumi un trepēm ir vājā vieta visām šīm alumīnijas, šeit tas kniedējums, ja, tad atceramies, ja, tik līdz būs kaut kādas lietas, tas kniedējums diezgan ātri vai metinājums vai kniedējums, kā nu tur kurā brīdī viņš tur ir uztaisīts, ja, neiztur, un, protams, jo jaunāks trepes, jo lielākas problēmas ir ar viņas celtspēju, ja, un viņas vispār konstrukcijām, jo tur tiek izmantot aizvien plānāk materiāli, un, nu, tur ir tā kā ir. Šeit ir galvenie jautājumi, par ko ir jādomā. Tad, kā mēs redzam, gandrīz 10 jautājumi. Ne tikai mēs iegādājamies šo te instrumentu, šajā gadījumā nevis instrumentu, bet trepes, un tas nes līdzi arī pārdomas darba aizsardzībā. Tas nozīmē, ka mums ir jādod ziņa arī darba aizsardzības speciālistam, kuram ir jāsaprot, vēl ir lietas, kas mums ir jāizdara. Tad pirmais, protams, ja mums nav bijusi nekāda darbs un mēs iegādāmies pirmoreiz, tad, protams, mums ir vajadzīga instrukcija. Par to, kā domāt par instrukciju saimniecību, es esmu uztaisījis atsevišķu video, ja, tā varētu būt atsevišķa instrukcija, tā varētu būt instrukcija kādam amatam. Skatāmies, lasam, domājam, ja vajadzīgs padoms, tad uzrakstam vai atrodam mani, ja tiešām tas ir tik sarežģīti. Bet es domāju, ka tie instrukcijas tā ir visvienkāršākā lieta, ko parasti visi tā kā zina. Protams, ka ja iepriekš ir strādāts uz šādām trepēm, tad iespējams, ka instrukcijā jau ir veikti kaut kādi labojumi speciāli, tad nav nekas jādara. Ja? Tā kā mums jāskatās, vai tas ir jauns vai nav. Un tāpēc vienmēr es saku, ka mēs iegādājamies, aizsūtam darba aizsardzības speciālistu, pastāst dokumentāciju, viņam vajadzētu būt skaidri, jā, šitādi darbi ir. Attiecīgi mums ir instrukcija, mums ir risku novērtējumā, ja, bet ja mēs to darām pirmoreiz, tad mēs jau teicu, tas ir darbs augstumā, Latvijas likumdošanā no 1,5 metriem, tas nozīmē tur, kur es stāvu rēķini, ja, pēdu apakša, ja ir 1,5 metri un uz augšu, tad ir darbs augstumā un attiecīgi tas nes līdz arī šo te obligāto veselības pārbaudi, ja. Ja mēs strādājam kaut kur rūpnīcā, tad vakcinācija nē, ja mēs tās iegādājamies tur, nezinu, būvniecībai kaut kādām tranšējām, lai izkāptu no tranšējas, tad iespējams, protams, tas ietekmēs arī vakcināciju, bet nu ne trepes šai gadījumā, tas pats darbs kā tāds. Par individuāliem aizsardzības līdzekļiem ir jādomā par atbilstošiem apaviem, neslīdošiem, nu jā, lielākoties tas tā varētu būt. Par speciālo apmācību es šeit esmu uzlicis, tad atceramies, mums ir speciāli noteikumi, un tur ir diezgan sarežģīti. Mūsu valstī lietas nemēdz notikt vienkārši, ja, tad patiesi mums ir jāsaprot, ka, ja mēs strādājam virs 1,5 metriem, mums ir vajadzīga šī te ne tikai instruktāža, bet vēl arī speciāla apmācība darbam augstumā, darbam uz trepēm. Tur ir jāpalasa šie te noteikumi, tur, kā teikt, ir jāizdzer 2 ali, un tad ir jāķerās pie viņiem un jāsanāk vairākiem kopā. Ja ir vajadzīgs padoms, tad uzrakstiet mani, jo noteikumi ir uzrakstīti normālā, klasiskā latviešu valodā, tā, lai nevienam nebūtu skaidrs, kas tad ir vajadzīgs. Ja? Tad, lai
lai tur būtu. Nu tā, vienmēr sakot, tur ir diezgan tā, bet ja mēs atcerēsimies, ka visi darbi virs 1,5 metra obligāti ir jāiet šī te apmācība, es domāju, ka vairāk vai mazāk būs skaidrs. Un tur ir speciāli šie te darbi, kur mēs darbojamies striķos, kur darbojamies ļoti specifiskās lietās. Tur, protams, mums skaidrs, ka īsti šī apmācība nederēs, bet lielākoties visos trepju jautājumos pa lielam būs ok. Tātad mums ir šī lietošanas instrukcija, tur būs arī iespējams par pārbaudēm. Ja ne, tad es esmu uztaisījis video, tādu vispārīgu video par to, kā to darba aprīkojumu un trepes var pārbaudīt. Ķīmiju nē, jo trepes īsti netiek eļotas, un tur ķīmija parasti neietekmē, ugunsdrošību arī nē, un sprādzienu bīstamību. Viss ir atkarīgs no tā, kur mēs un kādas lietas darām, bet lielākoties es teiktu, ka pašu sprādzienu bīstamību tīri trepes kā tādas nevarētu ietekmēt. Bet varētu būt stāsts par elektrodrošības jautājumiem, ko varbūt es esmu aizmirsis pielikt, jā, un tas ir darbs par stāsts par trepēm ārpus telpām, it sevišķi, ja mēs runājam par stalažām, kurām ir jābūt sazemētām, un arī pašām trepēm. Jā, tā kā atceramies, ir vēl tāda specifiska lieta, elektrodrošības jautājumi, kuri varētu kaut kādiem darbiem atstāt iespaidu, kur ir vērts domāt par to. Bet, protams, ka šis ir stāsts, šis būtu jāsaprot darba aizsardzības speciālistam. Tajā brīdī, kad cilvēks pasaka, jā, mēs esam iznomājuši vai iegādājušies jaunas trepes virs 1,5 metriem. Lai mums forša dzīve, drošā darbā, pērkam trepes, skatāmies un veicam nepieciešamos labojumus darba aizsardzības dokumentācijā.